vispār vērtēšanas princips jau tā nestrādā, ka tu ņem skolēnu uz svaigo un lai viņš tagad vienkārši demonstrē kaut ko viņš nezina. Es nezināšu, to var labi teikt. Mēs sagriezāmies ik pa brīdim, griežot ar nažiem. Nedrīkst būt tāds arguments, ka nepietiek laika. Un tad ir tā, ka tas ķilnieks paliek skolēns, tāpēc, ka viņš nezina, kur viņam ir jāaug. Ko tad viņš? Šis ir podcasts Domedis, un mēs visi strādājam skolā. Šī ir vieta, kur atklāt dalīsimies ar savu pieredzi un situācijām. Ar šo vēlamies uzsākt sarunu par skolotāju darbu, lomu, pienākumiem, atbildībām, par skolas dzīvi kopumā, jeb kas lācītam vēderā. Mēs parādīsim, ko nozīmē darbs mūsu skolā, ko nozīmē izglītība kopumā, tās ietekme, kā mēs veidojam attiecības, kādas ir mūsu ilūzijas, bažas, uzvaras un kritieni. Tas ir mūsu pieredzes stāsts. Un ceram, ka tas tev dos iespēju sadzirdēt, uzzināt, kritizēt vai nosodīt, varbūt pieņemt vai pielāgot to tavai situācijai un vajadzībai. Klausies, domā līdzi un iesaisties Domvedes sarunās. Šīs epizodes laikā mēs parunāsim ar mūsējiem skolēniem, gan absolventiem, gan esošu 9. klases skolēniem. Mēs gribam uzzināt, kādas prasmes viņi šeit ir ieguvuši pamatskolā Domderis un ko viņi pārnesuši ir uz vidusskolu. Un Hugo izstāstīs savu pieredzi, kas viņam ir liekas vērtīgi šai skolā un ko viņš ir ieguvis un ko viņš varētu pārnest uz nākamo skolu. Šodien mūsu sarunā piedalās mūsu skolēni. Mēs esam ļoti lepni, ka mums ir arī 9. klases skolēns un absolventi. Tātad absolventa Amelija beidza pirms gada. Jā. Marks beidza pirms 2, un Hugo vēl joprojām ir mūsējais, beigs šogad. Jā. Kaut gan jūs arī esat mūsējie, tas skaidrs. Visu mūžu mūsēji. Klauda, tā kā mēs taisījām skolu, ko mēs bijām iedomājušies, kādi būs 9. klases absolventi? Man liekas, mums bija svarīgi, ka viņi spēja par sevi parūpēties, spēja izdarīt izvēli savai nākotnei. Viņi ir sakarīgi sabiedrības locekļi, kuri ieraugot kādu problēmu vai izaicinājumu reaģē, nevis ignorē vai paiet garām. Noteikti tādi, kuri spēj sevi pasniegt tieši tādi, kādi viņi ir, nevis kaut ko samāksloti, veidot attiecīgi konkrētai vidē, kurā viņi nonāk. Un drosmīgi paust savu viedokli. Un teikt arī, vai ir kaut kādas idejas īstenot, kuras varbūt kāds šaubītos, bet viņiem pietiek savas pašapziņas un zināšanu prasmi, lai viņi varētu sevi īstenot. Zini, ko es tikko sapratu? Mēs no sākuma nedomājām par 9 klasēm, mēs no sākuma domājām par 6. Mums tur bija vieglāk nodefinēt to, kādas ir 6. klases absolventi. Tad neienāca trakais pusauģu vecums. Tad ir jau grūti. Klau, tas, ko es gribu uzzināt no jums, kas ir tās lietas? Vēl man no tevis, Hugo, bet kas ir tās lietas un aktivitātes, ko jūs darījāt skolā un kas mums reāli palīdzēja? Marka, gribi sākt varbūt ar šo? Jā, Mēlī. Ok, paldies! Labi. Nē, ir ļoti daudz noteikti, bet es teiktu, es uzsvērtu Domderis izgaismo, kas ir Ziemassvētku pasākums. Un, jā, tas bija tiešām lieliska pieredze gan organizēt viņu, un tas man attīstīja vēlmi arī varbūt nākotnē iespējams plānot kādus pasākumus. Un arī vispār viņu novadīt vienu gadu, kas bija ļoti baisi, bet aizraujoši. Ok, labi, tev bija novadīšana baisa. Un par to organizēšanas daļu, ko tu no tā sapratu un iemācījies? Es sapratu patiesībā, cik daudz ieiet, lai organizētu tādu lielu pasākumu, un cik daudz soļi tajā ir, un ka tu tiešām nevari aizmirst tādus arī mazās lietas. Bet vispār sadarboties, saprast to ideju, kas ir, un bet galvenais bija sadarboties ar citiem, lai nonāktu pie viena rezultāta. Ar kuriem skolēniem, skolotājiem? Es teiktu gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem. Tīpaši ar manu klasi, un es bieži vien darīju lietas ar savu klases biedrini, kas saveda mūs tuvāk, un mēs arī tagad brīžiem realizējam dažus pasākumus viņas ģimenei. Pirmais, kas bija viņas māsai, bija paliels, tur bija kādi 30 cilvēku, un ar visām dekorācijām, ar visu pa nopietnu. Un jūs 2 tā? Jā, mēs 2 tā lielāk. Un to iemācās skolā. Es gribu iestarpināt par to, ka Domderis izgaismo ir aptuveni 500-600 cilvēki kopā visā pasākumā. Tātad visi skolēni, viņu vecāki un vēl radinieki. Jā, un Marks ir tas, kurš atnes to domu, ka mums vajag atsākt pasākumus. Viņam vienkārši gribējās lielā koncertzālē uztaisīt. Labi, teikt runāt pats. Tā ideja sākās jau no tā, ka mums jau iepriekš bija, kur tas bija, spīķera koncertzālē, mums bija tie pirmie Ziemassvētku pasākumi, mums arī vienu gadu bija ārā. Un tas es atceros, ka es tur maziņš, es nezinu, kaut ko tur pie skatuves darījām, un mēs kaut ko tur palīdzējām. Un tad atnāca pandēmijas gadi, tad aizgāja pandēmija.
neko es nedzirdēju par nekādu pasākumu. Es aizgāju pie Dācis, pateicu vienu dienu, klausies, es gribu jums vadībai kaut ko noprezentēt, jūsu idejas, varbūt projekts, ko mēs varam realizēt. Un tad es sataisīju prezentāciju, mēs piesēdāmies, un tā arī tas projekts lēnām tapa. Mēs uztaisījām pirmo Domdars izgaismo pasākumu Balādījumā, un tur arī, tiešām tur daudz ko. Tur bija tiešām izaugsmes process gan mums, man liekas, gan kā skolēniem, gan arī vadībai. Ko tu neteiksi? Nē, jā, tiešām mums arī visa tā komunikācija savā starpā. No sākuma bija tā, klausies, varētu beigās bija tāds, ka mēs kopā tiešām bijām spējīgi strādāt, ka visa tā komunikācija arī daudz praktiskās prasmes ar to pasākumu producēšanu. Nezinu, kaut vai no to diplomu secības, programmas taisīšana. Bet es atceros, kāds tur nobijies atnāca, jo tu man stāstīji par to, cik naudas šitam visam vajadzēs, un tu neko nesaprati. Un es tev teicu, ka būs milzīgs pasākums. Tu teici, jā, izdarīsim. Tā klusām tu toreiz teici. Bet mēs izdarījām. Jā. Beigās izdarījām. Tu izdarīji. Vai tu jūties līdzvērtīgs ar skolotājiem tā pasākuma organizēšanas laikā? Nē, no sākuma bija tāds tā pa pieklājīgo mums bija no sākuma. Pēc tam par upjo? Nē, par upjo nebija, bet tam bija vairāk, nezinu, tāds tā kā tuvākas, nezinu, connections, tā kā savienotība mums savā starpā. Tad, kad mēs tur ar visu, nezinu, cik tur bija tie skolas darbinieki un skolotāji iesaistīti, lai viss tas pasākums tāpatu, tiešām tur bija beigās tāda, tā kā, nezinu, tā Domdars izgaismo ģimene, varētu teikt. Tā brīdī mēs bijām 50 darbinieki šeit. Man liekas, visiem bija roka jāpieliek, ja? Jā. Klau, bet tas, ko es gribēju, es atcerējos vēl vienu lietu. Tas bija 2 gadu atpakaļ, 3 gadu atpakaļ, vai ne? Sanāk. Jā, 3 gadu atpakaļ. Tu biji galvenais, kas visus veda. Dāci kā klases audzinātāja. Tevi ik pa brīdim pastrostēja, ne tikai tevi, bet visus. Bet tas, kas bija tavā klasē, tavā gadā, neatceros, tagad neteikšu, kā viņu precīzi sauc. Viņš teica, nē, Ilza atceļam. Viņš pēdējā brīdī gribēja visu atcelt. Es teicu, nē, ja tu man iedos 10 000, samaksās visus esošos izdevumus, tad mēs varam atcelt. Un man liekas, tu visus aizbīdīji tālāk līdz galam. Tā varētu būt? Nē, zini kā, ar cilvēkiem ir jāstrādā katram pa savam. Cilvēki, nezinu, viņiem uznāks kaut kas pēdējā brīdī, ka nē, atceļam visu. Tad tev ar viņu kaut kā, nezinu, jāsakomunicē, jāsaskaņo. Viņš arī baigi nebija tajā organizācijā vispār iesaistīts. Tev tikai ir jāpaskaidro, tiešām mēs esam ieguldījuši tajā pasākumā tik daudz stundas, tik daudz darba, tik daudz savu brīvo laiku, lai šis pasākums taptu un pēdējā brīdī viņu atcelt. Tas fiziski nav iespējams. Mums ir ēdināšana pasūtīta, mums ir telpas pasūtītas, skaņotāji, gaismotāji pasūtīti. Tur ir tik daudz mazi elementi, kuri kopā sajiet un taisa šo gigantisko pasākumu. Un nav tā, ka tu vienkārši pēdējā brīdī viņu var atcelt. Bet jūs dabūjāt to pasākumu cauri. Audzinātājs ietekme. Šitā. Okay. Citādāk jau laikam nebūtu. Bet tas bija pirmā pieredze. Tāpēc jā, man Hugo, tu 3 gadus vadīji pasākumu, vai ne? Jā, es esmu vadījis jau 3 gadus. Un, ja mēs iesākām, es domāju, ka es šos pasākumus uzsvēru kā šausmīgu atbildību. Es arī jutos, un šo atbildību bija vienkārši tā sajūta pēc tam. Tik daudz svārs no pleciem, tāds gandarījums, viss ir laimīgi, tie aplausi. Un es īstenībā esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju, tāpēc, ka no šī pasākuma es aizgāju tālāk interesēties par teātri. Es vēl šobrīd eju uz teātra kursiem, uz studiju 2 reizes nedēļā, jau visu šo mācību gadu. Un es domāju, ka es varētu saistīt kaut kādā ziņā savu profesiju nākotnē ar to. Yes. Tā kā noteikti. Es esmu pateicīgs par šo. Šitā bija superīga pieredze, bet vēl viena lieta ir tāda, ka pašpārliecību man tas superīgi ietekmēja. Tāds reāls lādiņš ar pašpārliecību, jo uzreiz tu esi confident. Es atvainojos par anglicismu, bet jā, uzreiz pilnībā gaita mainās. Un, jā, es zinu savas iespējas, es zinu, par ko es esmu, kā es esmu spējīgs. Un jā. Man bija vienā gadā, 2. gads, ja nemaldos, man bija jātēlo prokrastinācija, un visu laiku jānoliek Hugo uz skatuves. Jā. Tas bija rītīgi grūti. Kāpēc? Man bija grūti, tāpēc, ka es tā nekad nedaru ikdienā. Man tas bija izaicinājums, jo man tāda loma bija piešķīruši jaunieši. Man bija jāsaka, Hugo, tev nesanāks. Labi, es izbaudīju. Bet, jā, kaut kā,
būt kopā ar skolēniem skatuves un arī Amēlija, ko teica par to organizēšanu. Es biju aizskatuvē, tāpēc, ka man bija arī pa laikam jānāk. Vienreiz pat es nokavēju savu iznākšanu, bet tas, kā es redzēju, kā viņi sadarbojas, man likās tā kā viņi būtu mācījušies kaut kādus neskaitāmus gadus, kā Amēlija ar klases biedriem mierināja mazos pirmīšus, kuri baidījās uzkāpt uz skatuves. Man bija tajā brīdī lieliski iespēja redzēt to, ko mēs ikdienā skolā darām ar skolēniem, kā viņi pārnes to tālāk. Man liekas, tas tāds, tajā brīdī es tā tiešām apjautu, ka mēs iemācām daudz vairāk par saturu, bet jaunieši zina, ka mēs viņus atbalstām un viņi to atbalstu spēj nest tālāk. Tas bija riktīgi forši. Un nav tāds mācību priekšmets pasākumu organizēšana, kāpšana uz skatuves, bet tas notiek loģiski. Reālos apstākļos, jā. Un man šķiet, ka vēl forši, ka mēs nekad neesam spieduši kāpt uz skatuves. Tu vari izvēlēties, tu gribi būt garderobē. Nu jā, garderobē strādāt visu kaut ko. Tev piespiedu toreiz? Nē, viss bija forši. Mēs 7. Mēs abi divi ejam vienam otram pretī tie gaitenī. Un tu vienkārši paprastāši super neformāli. Hugo, vai tu gribi vadīt pasākumu? Es vajag padomāju un jā. Tu ilgi domāji? Es nedomāju, kā. Nu, varbūt man kaut kas cits bija prātā, bet... Netīši man nevarēja atteikt. Netīšā piekrīt, jā. Bet viss bija forši. Es domāju, ka joprojām bija izcila iespēja. Un, jā, es jau atkārtojos tā kā plata. Kā tev sajūta, kad tas decembrī tas bija šajā skolā tos pēdējais? Jā. Nu, es jums novēlu tikt galā ar pārējām klasēm. Mēs aicināsim, lai viņš turpina vadīt vienkārši. Jā. Es īstenībā būtu laimīgs arī novadīt 4. reizi. Bet, jā, lai veids, es noteikti būšu skatīties arī nākamgad. Tā kā, jā. Kas ir tas, ko tu ieguvi? Tur stāvot uz respektīvi, kas ir tas, kas tev liekas, kas nostrādā? Pieredze. Noteikti tev kāds pieredze. būtu laidis uz skatuves, tik daudz cilvēku klātbūtnē? Nu, nē, es nedomāju, ka. Nu, man jau, laikam tas atkarīgs ļoti no manis, kādas man ir saistības ar citiem. Bet noteikti pieredze, un caur šo pieredzi es arī atradu sevi, tā varētu teikt. Noticēji sev? Noticēt sev, un jā, es savus limitus drusku paspaidīju, un jā, tas man iedeva baigo lādiņu ar gandarījumu. Tā kā jā. Hugo teica, ka viņš atgriezīsies uz pasākumu. Kas jums ir tās lietas, kas jūs velk atpakaļ pie šīs skolas? Tā ģimenes sajūta. Tiešām tāda sajūta, ka tu ej nevis pie skolotājiem un vecajiem skolas biedriem, bet tiešām tu ej uz tādu ģimenes pasākumu. Un tas ir lieliski tiešām, jo es arī biju pagājuši gadu teit atnākusi. Un, jā, protams, tāda nostalģija un tomēr gribas būt iekšā tajā un nevis skatīties no malas, bet jā, bija ļoti interesanti, redzēt, kā vispār skola turpina augt un attīstīties arī tad, kad tu jau tur vairs neesi. Jā, tiešām tā ģimenes sajūta, nezinu, mums arī mūsu klasē nebija tas, ka mēs komunicējam tikai tā kā savas klases ietvaros, mēs komunicējam arī ar klasēm zemāk un vēl zemāk. Nezinu, kaut vai tas attiec kādu cilvēku uz ielas, kaut vai, nezinu, kurš vēl šobrīd iet tajā skolā, tu arī, tev nav tāds, sveiks, kā tev iet, tev ir čau, kā iet tajā domdarī, tā kā. Arī, ja tu satiec kādu no vadības vai no darbiniekiem, arī tāda ģimenīga sajūta. Un arī, protams, varš redzēt izaugsmu. Es domāju, tagad nebija bijis 2 gadus. Jā. Un es tagad nāku iekšā, tur kaut kāds gigantisks teltis sacelts. Skaties, kas tur varētu būt. Nāc iekšā Domdaras veikals, tavu klasu. Āra klasa. Jā, es tur modas skolēns. Dats spērtu. Labi. Jā, nezinu, tā ģimenes un tā izaugsmes sajūta tiešām. Mēģiniet noraksturēt, ko nozīmē ģimenes sajūta. Kas tur ir? Nezinu, vai šī tā tiešām ir, vai arī tas ir tēls, ko Dats mums ir izveidojis, bet viņi ir izveidojis tādu sajūtu, ka tevi domdarī nezinu, kas tev būs, tev vienmēr kāds tevi gaidīs. Jā, noteikti es piekritīšu. Un tā ir? Līdz šim ir bijis? Šodien neteicēji prom. Jā, nedzinu man ārā no skolas. Ir tā, gaida.
Kas ir tas, ko jūs paņēmāt tagad? Jūs pabeidzāt pamatskolu šeit un aizgājāt tālāk, abi divi. Kas ir tas, ko jūs paņēmāt līdzi? Prasmes, kuras jums Ko mēs nodara tagad? nepaņēmām līdzi tiešām. Nu, kaut vai sākot no tā, pieņemsim tas izgaismo pasākums, Domdars izgaismo. Tagad es esmu savas skolas pašpārvaldes prezidents. Arī mums ir, mēs katru mēnesi taisam vairākus pasākumus, visas tās producēšanas, tās scenāriju veidošanu, viss tas mums arī šobrīd palīdz. Tā pati publiskā runa, nezinu, kā mēs stundās diezgan bieži arī komandās strādājam, tas pats darbs grupās, darbs komandā, nezinu, pienākumu deleģēšana, kaut vai arī pieņemsim, mēs bijām ekskursijā uz Berlīnu, mēs tur arī ar viesnīcām ņēmāmies, ar lidojumiem, un tas man arī mēs pagājušajā nedēļā un aizpagājušajā nedēļā mums bija Erasmus projekts, kuru mēs realizējām mūsu skolā, un tur arī mēs bijām ar pašpārvaldu lielākie tā kā organizatori tam, un tas mums arī visas tās prasmes, kuras mēs no ekskursijas komunikācijā ar citu valstu viesnīcām izmantojām komunikācijai vietējām viesnīcām, vietējiem, nezinu, tur tūroperatoriem, kas mums bija nepieciešams tam projektam. Nu, Kāds vai viņš nemācās, viņš te strādā kaut kādā. Izklausās. Man arī tāds sajūta dažreiz, jā. Viņš turpina strādāšanu, ja? Ok, Amēlija. Es noteikti vēlētos pieminēt par to, ka kopš jau pirmajām klasēm ļoti ir tāds uzsvers uz pašdarīšanu, un ka tu tiec galā ar uzdevumiem pats, un tu drīksti prasīt skolotājiem, un viņš tevi vienmēr gaidīs ar atvērtām rokām un ar atbalstu, bet ir tāds uzsvērts, ka tu pats atrodi problēmām tā kā risinājumu. Un to es noteikti ņemu vērā šajā skolā, jaunajā skolā, kur es teicu eģu, jo es saprotu, ka esmu spējīga, ja man uzdod uzdevumu, un es arī nesaprotu, es varu atrast risinājumu. Es nekrītu uzreiz panikā, un tas nav tās bailes, ka viss ir neziņā, jo tad, kad ir neziņa, tu zini, ka tu varēsi tikt galā tik un tā. Lai gan nekad es domāju par jūsu 9. klasi, man liekas, ārpus par katru lietu tik ļoti satraucāties. Ir ļoti forši dzirdēt no tevis, ka tas nav, man tas bija satraukums par jums, ka jūs tik daudz satraucat. Es satraucos par to, ka viņi satraucās. Pasties, viņš šeit satraucās un pēc tam aiziet ļoti pašpārliecināti. Nē, noteikti satraukums nav nekur pazudis, tas jau paliek, bet tas, ka tu tik un tā to pārvari. Jā. Pat, ja tu baidies, tu to izdari. Jā. Ko tu paņemsi līdzi? Tu beigsi 9. klasi šogad. Jā. Tu vēl nezini, kas tev sagaida. Es nezinu, ko viņš paņems līdzi. Man liekas, ka viss slēpjas īstenībā tajās mazajās sarunās un man personīgi debatēs. Bieži sanāk tā, ka mēs iesprūstam līdzīgi kā arī šobrīd debatēs, kad mēs apspriežam kaut kādu tēmu. Un, man liekas, tas tāpēc, ka šeit un jebkādā skolas klimatā ir ļoti daudz dažādu domājošu cilvēki. Ir vienkārši gaisotne ar super savādākiem viedokļiem, un šeit, man liekas, es gūstu spējas kaut kā nokļūt līdz loģiskām atbildēm un atrast visiem starpā viduspunktu. Jā, jo, es šeit esmu 5 dienas no 7 katru nedēļu. Gandrīz kaut kāds brīvlaika loģiski. Cenšos. Bet šonadēļ 6, jā. Vēl pa nakti bija droši vien. Es nebiju, man. Gulēju. Jā, Mājās. es gulēju mājās. Un, jā, man liekas, viss slēpjas īstenībā mūsos, jo to nemaz tik daudz nevar ietekmēt no tava skata punkta. Man liekas, pašam arī ir jābūt ļoti sociāli aktīvam skolā, tāpēc, ka tu daudz mācies no šiem viedokļiem. No skolotājiem? Vai arī ar skolēniem? No visiem. Visiem? Okay. No skolēniem es, piemēram, caur šīm debatēm, kāds cits mācās kopā, un tu dalies savā pieredzē. Tā kā, jā. Bet tev ir svarīgi, ka tu drīkst pateikt pretēju viedokli, kā skolotājiem ir? Skolotājiem? Jā, pie kaut kā jau ir jānokļūst. Pie kaut kāda vidas. Bet vai tu jūties droši šeit pateikt? Noteikti. Okay. Noteikti. Un kā jums iet ar pateikšanu savās skolās tagad? Ir grūti pilnīgi cita vide. Jā. Tā kā... Bet vai jūs mēģināt, vai Jā. jūs jūtaties droši mēģināt? Ne, ja ir ļoti nepieciešams, tad jā. Bet, Tas jau iespējams ar laiku nāk. Jā. Es šeit esmu no 3. klases, līdz ar to esmu jau pieredzis. Jā, tā saskaņošana, viss, tā kā mūsu skolā, tas ir diezgan sarežģīti. Piemēram, ja mums vajag dabūt kaut kādu apstiprinājumu no vadības pasākumu,
pasākumu organizēšanai, nu, tas nav tik viegli kā domdarī. Ka tu vienkārši atnāc un pasaki, nu, mēs tā kā tā taisīsim, mēs varam. Jā, ok. Te mums ir jātaisa pilnībā reglamenti, nevis reglamenti, bet nolikumi, kur mums ir pamatots, kāpēc šāds pasākums ir vajadzīgs, kāpēc viņš ir nepieciešams, kādu ieguvumu viņš nes skolai un skolēniem. Tā kā ir sarežģītāk, bet tiekam tam cauri. Bet jūs jau visu šo varat izdarīt. Tas ir varbūt mēs ilgāks varam process. izdarīt, bet, nu, nezinu, cilvēki, kur nāk no citām skolām, nu, viņiem nav tā bijis. Viņiem nav bijusi šī pieredze, nezinu, pieņemsim oficiālu dokumentu rakstīšanu, kas arī bija viena no lietām, ko mēs, man liekas, latviešu valodā līgumus mēs rakstījām vai kaut ko tādu, kas tā kā tie oficiālajā izglītības programmā nav, bet mēs to arī apguvām, šos te oficiālos dokumentus, un tas arī nodara. Un tālāk dzīvē. Nu, jā, iesniegumus mēs taču arī bija kaut kāda iniciatīva, ka tur nevienmēr prasīja, bet iedod to pieredzi, kā tas būtu formālais ceļš, kā tu to pajautā. Jā. Labi, provokatīvais jautājums. Jūs mūs uzrunājat uz tu? Vai tagad jūs uzrunājat uz tu, skolotājs? Nē. Nemaz necenstos, tiešām nē. Jo ir skolotāji, kuri pat pašā sākumā pasaka, jūs arī man neuzrunāsiet uz vārdu. Jā. Un tas ir pilnīgi citādāk. Es vairs nejūtos tāda brīvības sajūta, ka tu ar skolotāju var runāt kā ar cilvēku, kas ir vienā līmenī. Tur viņu runā, ka tiešām viņš ir ļoti augstā līmenī un viņš ir pārāks un viņam ir tā kā, jā, viņam ir kaut kāda lielāka, viņam, protams, ir lielāka autoritāte, bet viņš to ļoti izrāda. Un, jā, skolotājiem vairs nav tik viegli komunicēt. Bet kā tu sauc skolotāju un uzvārdu pēc tam, ja? Nu, jā. Vai vienkārši tikai skolotāju? Nu, vai nu skolotāji, vai arī tā kā pēc uzvārda, vai arī ko jūs, nu tā kā vienmēr ir jūs. Nē, bet arī, nu nezinu, nu, man tad, kad es pārgāju no Domzera uz savu 10. pirmo vidusskolas klasi, man tiešām iegāja klasē un man bija šoks. Mums nevis tā kā sauc pie vārdiem, nu tā kā, nezinu, Amēlija, Hugo, Marks, bet mūs sauc pēc uzvārdiem. Arī savā starpā skolēni tā kā runāja no sākuma ar uzvārdiem. Tā kā tu nebija savus vārdus, tu nebija tu. Un kā uzvārds? Bet visi pēc uzvārdiem sauca. Nu, tā kā, es nezinu, tas man tiešām bija tāds kultūras šoks, kad tu vienkārši redzi, ka visi sauc pa uzvārdiem. Jo Domdarī mums tā kā bija diezgan casual. Nu, tā kā bija uz tu, Marka panāca šurpu, nevis Marks. Nu, nevis āboliņi. Tas arī varētu. Nevis āboliņi, lūdzu, pienāciet. Nu, tā kā tur ir tā atšķirība. Ko tā uzrunas forma maina? Nu, es domāju, tā drošības sajūta arī tā kā, nu, tā kā tu nevari būt tik ļoti atvērts ar cilvēku, ar kuru tev ir profesionāls attiecības. Bet, ja tev ir vairāk tādas personīgas attiecības, nu, tad tu vairāk esi atvērts ar viņu komunicēt, tev vairāk interesē, ko viņš dara, ko tu dari. Un ko tas dod saturam, mācību saturam? Ir izmaiņas? Nu, kaut vai, nu, tā kā, piemēram, nu, tā personīgās tās attiecības, viņas tā kā vairāk tā kā, es nezinu, viņas tādu tā kā simpātiju izraisa, ka tu tā kā gribi vai klausīties to priekšmetu, kaut vai, ja tev viņš neinteresē. Tu gribi klausīties, tu gribi iemācīties, tu gribi dabūt labu atzīmi pārbaudas darbā, lai padarītu to cilvēku lepnu par to, ka tev ir labas attiecības ar viņu, tu negribi viņu pievilt. Ar kur atslēgas vārds attiecības? Visu laiku. Jā, noteikti, jo man arī ir viena skolotāja, kur viņa neatcerās. Viņa atnāk un, nu tā, kura klase jūs esat? Viņai jāapskās sarakstā, viņa nekad nezinās neviena cilvēka vārdu, un viņa uzrunā pēc soliem. Viņa arī baigi lepna par to, ir viņai tāds, jā, nu tagad pirmais solis, nu tad ir rozā džemperītī meitene. Un, jā, vairs nav tās personīgās attiecības, kas, nu tev vairs nav tā interese varbūt arī tik liela, jo, es nezinu, tu to cilvēku redzi kā vienkārši skolotāju un viss. Tas vairs neiet pāri tam, tā kā tu aizmirsti par to, ka viņam arī ir personīgā dzīve, ka viņam arī ir kaut kādas savas ikdienas lietas, un jā, nav tāda vairs interese, un ir tīpaši, ja pret tevi tik, es teiktu, augsti izturās. Sanāk, tas ietekmē jūsu motivāciju mācīties? Jā, motivācija nedaudz zūd. Un interesi par mācību. Nu, Jā, noteikti. Kā tev ir klausoties šo? Nu interesanti. Es jūtu... Nē, nevis fuj. Es domāju, ka šeit ir daudz saliedētāks vispār attiecības un starpā. Es visu laiku ar jums abām sveicinos. Mēģinu nesveicināt. Jā. Bet nu, šis ir pilnībā savādāk. Es īstenībā esmu pateicīgs, tāpēc, ka arī konkrēti pat mācību procesā ir daudz vieglāk veidot kaut kādas asociācijas. Nu, vienkārši ir kaut kādi uzdevumi, tad tas ir tāpat kā bija toreiz un tā tālāk. Arī nav tik nērti.
Nērti, kā tu to domā? Nu, tas visas mazās sarunas, tā kā small talk, viņš nav tik garlaicīgs. Ar Ir uzreiz skolotāju? interesantāk. Jā, ar Ok. skolotāju starpā. Labi. Vienkārši, nu, man, piemēram, ļoti garstāvoklis ietekmē stresu. Tā kā es esmu labā garstāvoklī, man viss uzreiz iet tā kā pa sviestu. Es nezinu, mēs kas nāk prātā. Sviest. Iet sviestā. Nē, arī tagad es pildu kaut kādus pārbaudas darbus. Ja es esmu gulējis maz, es esmu ļoti sakoncentrējies, tad es vienkārši pamanu pie otrā uzdevuma, es trīcu. Bet tagad man ir labs garstāvoklis, tagad esmu labi sasveicinājies ar skolotāju, ir kaut kāds mazs jociņš tur vidū, tad uzreiz ir tā kā mierīgāk sajūta. Es visu laiku rūpējos par to, lai tev joki būtu par tevi. Aha, Vai ne? Paldies! Ko viņš darīs bez Paldies. tevis? Klausies, tas, Es ierakstīšu viņam joks, un lai viņš atskaņo tā, ka viņš stresē. Okay. jā. Klau, tas, kas man bija jautājums, vai, piemēram, jums šīs attiecības, kas ir bijušas šeit skolā, ir ietekmējušas mācību procesu? Piemēram, ir brīnišķīgs skolotājs, jums tas priekšmets, nezinu, latviešu valoda, piemēram, riebās. Skolotājs ir tik interesants un aiziet. Jums interese ir lielāka. Tā varētu būt. Vai ģeogrāfija, piemēram? Noteikti. Jā, jo šajā skolā fizika. Es biju pārņemta ar fiziku tikai tāpēc, jo skolotājs Kārlis bija brīnišķīgs. Kas tur nostrādāja? Tas mācību stils, kā viņš mācīja. Viņš mācīja caur to, ka tu pats izproti un ka tu pats nonāc pie atbildes. Nevis, ka tev no prezentācijas pasaka, nu jā, tur ātrums ir šāds, tā tas notiek. Nē, tu tā kā viņš uzdod jautājumus, lai tu saproti, ka tas ir vispār fizika, ir vienkārši dzīve. Un tu nonāc pie atbildes caur to. Un jā, teica skolā vispār fizika. Es klausos, man tāds interese nekāda. Un arī atzīmes arī vairs nav tādas kā iepriekš, jo vienkārši nav vairs tas nepasniedz tādā pozitīvā noskaņā to visu. To pasniedz tikai kā no grāmatas. Un tev interesē Kārlis arī kā cilvēks? Jā, noteikti. Persona, Superīgs cilvēks. Tiešām. Ļoti sirsnīgs un atvērts. Un, jā, daudz jokojas. Pat ja es viņam brīžiem aizrādīju. Rekur vēl viens. Jā. Ļoti labi. Pat neiedomātos tagad aizrādīt kādam. Nē. Vai tevi biedē nokļūšana direktora kabinetā tajā skolā, kur tu esi? Jā, noteikti tas būtu ļoti baisi, jo tam būtu tā kā, nopietns pamats. Tā kā tev būtu kaut kam jābūt ar tādu dziļu pārkāpumu, un lai tu tur nonāktu. Es nevaru, ja man palūgtu aiziet pie direktoras vai arī pie kādas skolotājas personīgi. Es arī domāju, es baigi uztrauktos. Pat ja es nezinātu, varbūt, ko es būtu izdarījusi. 25 gadu atpakaļ man izsauca pie tās direktors un teica, ka es nekad nepabeigšu vidusskolu. Kaut kā sanāca. Kaut kā sanāca. Man ir kultūra šoks par šito klausoties, jo es atceros, kā es 6. un 7. klasē staigāju pie datas pakaļ končām. Visu laiku, jā, viņi man jau sākā apnikt ar to, ka mums laiku bija jābūt končām. Tā kā pilnībā Jūs savādāk meklējat krāsts. kontaktu ar daci vai jums končus reāli vajadzēja? Končus vajadzēja tur. Apusēji. Ko apusēji? Es tā Ko tev saku, jūs bet man- jūs man končus neko lielākoties končus, jā. Nē, redzi. Vai viņi nočakoja tavu, kā tu izskaties šodien, ko tu dari? Ar kur tu lamājies? Ja lamājies. Tātad fizika bija viens piemērs. Kāda vēl varētu būt piemēra, ka skolotāja personība ir nostrādājusi un jums ir interese lielāka par mācību priekšmetu? Māra taču. Māra. Jā. Māra. Ko mums Māra mācīja? Geogrāfiju? Geogrāfija. Smāk, viņa Geogrāfija. apvainosies šo klausoties. To izgriezīsim. Nē, nevajag griezt ārā. Jā, Māra mums mācīja geogrāfiju. Arī tad, kad mēs mācījāmies to geogrāfiju, mums bija tieši tas kurs, kad mums nāca tās ko 20-30 programmu virsū. Un arī bija redzams, ka arī Mārai bija grūti ar to programmu strādāt, bet mēs kaut kā izvilkām cauri. Viņi arī pasniedz tos priekšmetus tādā veidā, ka mums pašiem interesē. Piemēram, mēs stāstījām, nezinu, kāda konkrēta tēma mums tur bija, bet mēs stāstījām par valstīm, kurās mēs esam bijuši. Un tad kaut kā tur mēs arī iesaistījām tos reģionus, kas tur vēl bija tie kaut kādi statistikas par tiem reģioniem, ka mēs tiešām mācāmies par lietām, kas mums interesē, nevis par kaut kādām dīvainām lietām. Piemēram, tagad no skolotāja geogrāfijas ļoti interesants cilvēks, kurš atsakās pilnīgi jebko uzklausīt un mācīties.
Tā ir virzienā aiziet. Mēs sākam uz salīdzināšanu. Klausies, zinu, ko es gribu? Es gribu šitan ielikt, jo es zinu, ka Mārcis to dara pētniecību. Es gribu, lai jūs pasakat to, ka šai skolā notiek zinātniski pētnieciskie darbi. Nu, negluži tā sakat. Marks, Bet- man liekas, to nepiedzīvoja. Nepiedzīvoja? Bet tu Māmēlī piedzīvoji? piedzīvoja. Jā, mums Jā. bija pētnieciskie darbi. Vai tas ir palīdzējis jums tagad vidusskolā? Es teiktu, jā, jo mums šobrīd ir jāizstrādā arī zinātnisks pētnieciskais darbs vispār. Tā kā jau no 10. klases līdz 11. klasē arī mums būs. Un jā, tā pētniecība joprojām nav viegli, jo tas ir kaut kas arī jauns. Bet jā, informācijas meklēšana un tas viss mēs arī piedzīvojam šeit. Tāda doma mums arī bija iedot jums vismaz ieskatu, kas tas ir, lai tajā brīdī, kad jūs ar to saskaraties, ka tas nav tas šoks un kas tas tagad ir, ko no manis Jā. sagaida. Jā. Man liekas, es šo pamanu daudzos priekšmetos, bet, piemēram, pie Lienes latviešu valodā mūs jau konkrēti no 8. klases, 7. klases jau sāk pieredzināt tiem eksāmenu uzdevumiem. Un, man liekas, tā ir ļoti forša pieeja, tāpēc, ka nav tā, ka tu aizej eksāmena dienā, apsēdies pie galda un tu pirmo reizi ieraugi tādu vispār formātu. Tā kā, man liekas, ir ļoti laba doma jau sāk pieredzināt pie tāda formāta jau agrāk daudz. Respektīvi, sāk trenēt to, kā tas izskatīsies. Jā. Kāds Jā, būs tas un eksāmens? galvenais jau, ka nav jau fokus, mēs negatavojam eksāmenam. Mēs vienkārši caur šo procesu mēs radām drošības sajūtu Tieši tā, skolēnam, jā. ka tajā brīdī, kad viņš saskarsies ar to situāciju, zinās, ko darīt un kā pildīt tos Lai uzdevumus. viņam nav nevajadzīgs stress, Stress, tajā brīdī, tieši kad viņš tā. ierauga tās lapas. Jā. Kā ir ar skolas vidi? Ko jūs varat pārnest no šīs vides uz to nākamo posmu vidusskolu? Vai vispār kā skolas vide veicina jūsu pašsajūtu skolā un vēl mācīties? Es jau par tiem mācību metodēm aizdomājos. Nē, sorry. Skolas vidē viņa ir tāda atvērtāka, ka tev arī ir vēlme vairāk iedziļināties. Piemēram, ja tev ir bail no skolotāja, tev būs bail viņam iet paprasīt kaut kādu jautājumu par, nezinu, mājas darbu, par projektu, par prezentāciju, kas tev ir jātaisa. Bet, ja tev ir tādas tā kā casualas, kā pateikt latviski? Ikdienišķas. Neformāls. Draudzīgas, neformālas attiecības ar skolotājiem. Tad tev ir, nav tik ļoti bail iet pie viņiem prasīt par uzdevumiem, ja tu kaut ko neesi izpratis. Un ja ir šī negatīvā vide, ka tev visu laiku, ja tu kaut ko nesaproti, tad tu neesi tik labs, tad tu esi stulbs, tu neesi izglītots. Tad tev nav tā motivācija izprast šos uzdevumus, šos darbus, šos projektus. Bet, ja ir atvērtāka vide, tad tev nav tik ļoti bail mācīties, uzzināt, izzināt. Kas ir par kļūdām? Kļūdīties drīkst? To darīja, citur ir tā grūtāk. Ko kļūdas dara? Tā, kad tu esi pieļāvis, respektīvi, kādus secinājumus tu izdari par savu kļūdu? It kā kļūdu, kur tu esi pieļāvis? Atšķirās arī, kas tā ir pa kļūdu. Ja, nezinu, netīšām mākslīgo elpināšanu uztais nepareizi. Tad tur ir tā kļūdas tādas bišķi citādāk. Bet, ja tu nezini, kometas ieliec nepareizajā vietā, tad tev skolotāji paskaidro, kāpēc tur ir jāliek tas komets. Tad arī, nezinu, mums darbos vienmēr pierakstīja piezīmes beigās, ko vajadzētu uzlabot tā tālāk. Nezinu, ja mēs runājam literatūras kontekstā, tad tu nākamreiz, ja tu esi ielicis no sākuma pirmajā reizē to kometu nepareizajā vietā, tad nākamajā reizē tu viņu ieliks pareizajā vietā. Un tad tu arī sapratīsi, kāpēc viņš ir jāliek tajā vietā, jo tu esi iepriekš pieļāvis kļūdu. Tev ir paskaidrots, kāpēc tā ir kļūda. Un tad tev tālāk tu vairs nevēlēsies pieļaut to kļūdu. Ir paskaidrots un tev nesoda par to, ka ir kļūda, ja? Jā. Okay. Tas, ko es noteikti vēlos pieminēt, ir vispār klases sastāvs. Cik daudz mēs bērni esam, jo Domadarī mēs bijām ap 1 gadu 9 līdz kādi 16. Un tas bija ļoti, ļoti noderīgi un tas palīdzēja saprast, kā vispār komunicēt ar skolotāju. Jo tu zini, ka skolotājs arī pamana tevi un viņš pievērš tev uzmanību. Tāpēc tev nav nemaz vēlme novērsties no tēmas, novērsties no stundas. Jā, tev ir interese, jo šobrīd man ir klasē 31. Mēs esam kopā ļoti daudz. Un tu jūti, ka pat ja tu vēlies to skolotāju uzmanību kādam
jautājumam, kādam vienkārši palīdzībai, tu vairs nevari to iegūt tik viegli. Un es domāju, tas arī skolotājiem ir ļoti grūti. Tāpēc... Kam skolotājs pievērš lielāku uzmanību tajā 31 un līdzīgi skaita klasēs? Problēma ir tāda, ka pievērš tieši negatīvajam. Tā kā skolēnam, kas neklausās, skolēnam, kas nesaprot, nevis nesaprot, bet neklausās un nepievērš uzmanību. Kuram vajag palīdzību droši vien, ja? Zini kā? Nu, nē, viņš ir izvēlējies nepiedalīties. Drīzāk tam skolēnam, kurš nevēlas tur būt. Atkal tiem, kuriem tur vēlas būt un viņiem ir tā interese un jautājums baigi atpaliek. Nu, tā kā nav baigi spēja pievērst uzmanību. Jā. Un ko dara tie skolēni? Vai nu viņi vairs neinteresējas, vai arī meklē paši? Jā, nu vai arī ir iespēja, protams, apmeklēt konsultācijas, bet tās arī vairs nav tik brīvas. Tas ir tā kā, nu tur parasti tu ej vai nu uzrakstīt pārbaudas darbu, ko tu esi nokavējis. Tikai, ja tev ir kāds jautājums, protams, tu vari. Un man ir arī skolotāji, kuri ir atvērtāki uz tieši mācīšanos konsultācijas, bet ļoti daudz ir par nokavētiem darbiem, un viss ir skolotāji, kur vispār viņiem ir oficiāli konsultācijas, bet viņi tev tur neko neatbildēs. Jā, viņi tev, nezinu, iedos grāmatu, kuru lasi to tēmu. Tad patiesībā, ja tu esi kaut kādā jautājumā iesprūdis un netiec tālāk, tev nemaz nav tāda atbalsta, lai tu tiktu uz priekšu. Tev noteikti pašam jāmeklē. Un ko jūs darat tādās situācijās? Nu, vai nu pats mēģini atrast, vai arī vienkārši ceri, ka iztiksi bez tā? Nu, nezinu, arī manā gadījumā, mums ar to matemātikas skolā gāja ļoti grūti. Nu, tajā skolā, kuras tagad mācos. Mums tur mainījās skolotāji, mums bija daudz iekavētas tēmas, un tagad mums pēc 2 mēnešiem ir eksāmens, ir roba tēmās. Un konsultācijās arī vairs nav tik daudz, nav tā iespēja iemācīties šīs tēmas, kuras mums ir iekavētas. Un tad ir jāmeklē, no ārpus skolas resursu, piemēram, privāts skolotājs, lai izzinātu šīs tēmas, kurām teorētiski būtu jābūt mācītām skolās. Bet viņas vienkārši tika izlaistas, un tās pat bieži nav skolēna vaina. Tā ir no skolas izglītības sistēmas problēmas šajā sistēmā, kuru dēļ ir iekavētas tēmas, un tad arī mums nākotnē šie slikti eksāmena rezultāti ietekmē, kur mēs universitātēs varam iet un tā tālāk nākotnes iespējas. Marks paņēma lielo tēmu par izglītību vispār. Kurš ir ķīlnieks šajā situācijā? Skolotājs, skola vai skolēns? Nē, protams, lielākais zaudētājs šajā situācijā tiešām ir tas izglītojamais, tas bērns, tas skolēns. Pamatskolas posmā tas nav baigi ietekmējoši, bet pieņemsim vidusskolā, tad, kad šie eksāmena rezultāti, viņi iet uz atestātu. Tas nav vairs pamatskolas, tas ir vispārējās vidējās izglītības atestāts, kuru pēc tam arī skatās tev universitātes. Un, piemēram, ja tev ir iekavētas lietas konkrētos priekšmetos, kuri tev tiešām ir noderīgi tajām universitātēm, kurās tu taisies iet, viņās arī šie robi, protams, viņi ietekmē tevi, jo, piemēram, universitāte negribēs ņemt bērnu, kuriem ir slikta atzīme angļu valodā. Viņiem neinteresēs, ka tev nebija skolotājs. Viņiem tiešām neinteresē šī problēma, to, ka Latvijā mums ir šādas problēmas ar skolotājiem, ar skolām. Viņiem tas neinteresē, viņiem vienkārši interesē tas skaitlis, kas tev ir uz tā papīrīša. Un tad tiek meklētas alternatīvas, kur apgūt to, ko neiedod skolā skolotājs. Okay. Hugo, tu gribi kaut ko šeit ielikt? Es nezinu, ko tu gribi par vidi var parunāt. Pāris monologus iepriekš. Manuprāt, man ļoti patīk, ka skolotāji šeit pasniedz atgriezeniskās saites. Ļoti skaidri var saprast, kur vajag pielikt kaut ko klāt un vispārīgi novērtēt savus zināšanas kā tādas, kur man uzlikt lielāku svāru. Un, to es it kā nedzirdēju no jūsu puses, tā kā iespējams tā būtu tā lielākā atšķirība. Iedod pēdējo kādu piemēru, ko tu zini, ka tas tev nostrādāja, ietekmēja. Matemātikā mēs tagad pildam tos eksāmenus. Mēs pildam eksāmenus. Mēs saprotam, jā. Un Sintī mūs pasauc uz tādu drusku privātāku sarunu nedaudz, un tad viņa ir tur saraksts, un tad uzreiz var saprast, pie kā tev vajag konkrētāk drusku pamācīties. Un tieši tev? Jā, tieši tev. Individuāli, jā. Tas, man liekas, ir tas atslēgas vārds noteikti. Zini, es te gribētu teikt, ka tas nav vienmēr par skolēnu skaitu. Es dzirdu jau balsis skolotāju. Jā, to jau var izdarīt, ja ir 10 bērni. Bet patiesībā jau tas ir skolotāja pienākums sniegt atgriezisko saiti skolēnam, lai viņš var augt. Un nepietiek ar to, ka tu pasaki klasē, bet iedod atzīmi. Ja man ir 8, tad es gribu zināt, ko es neizdarīju, lai dabūtu 10. Un tas nav par to, ka tas man nepietiek laika. Nedrīkst būt tāds arguments, ka nepietiek laika. Un tad ir tā, ka tas ķilnieks paliek skolēns, tāpēc, ka viņš nezina, kur viņam ir jāaug, kur viņš nokļūdījās, kas pietrūka viņam.
kā tad viņš var augt tālāk, ja viņam nav tāda griezniskā saite. Vēl ko es tikko sapratu, vērtēšanas kritērija pirms paša darba. Es iegūstu 8, bet man nav ne jausmas, par ko es Jūs zināt, ieguvu vai jums ir iedoti vērtēšanas kritēriji šobrīd, pirms jūs pildat uzdevumu un zinat, kas jums ir jāizdara, lai dabūtu maksimālo vērtējumu? Man ir skolotāji, kuri dod, un tas ļoti nodara, bet ir skolotāji, kuri vienkārši iedod darbu un tiec galā. Un tu nemaz nezini, kā tev veidosies. Nē, tu baigi nezini. Tu beigās tikai izpildi un tad skaties cauri e-klasē vienkārši tiem uzdevumiem. Aha, tur man ir mazāk punkti, labi, kaut ko es tur nokļūdījos. Bet tu nezini, ko. Līdz galam nē. Ko tev dod tas, ka tu zini vērtēšanas kritērijus pirms darba rakstīšanas? Tu vari sagatavoties. Jā, tu vari sagatavoties. Un izlēmt, kuru mazāk un kuru vairāk? Nē, tu vari vienkārši zināt, kam tev tiešām vajag pievērst uzmanību. Un bieži vien, ja tu esi nokavējis stundu, tas tā nodara, jo tu vienkārši nezini, ko tu palaidi garām, un tad tajā brīdī tu redzi, es tur nebiju. Tas nozīmē, ka man te ir jāpievērš tam uzmanība. Un, jā, tas ļoti. Jā, vērtēšanas kritērija ļoti palīdz. Tas, ko Amēlija pirms tam teica, man ļoti patīk tavs vārds pašdarīšana, jo ir pašvadīta mācīšanās, pašaglāta, bet pašdarīšana ir rītīgi labs jaunvārds. Viņa ir gatava pašdarīt, bet, ja tu nezini, kas tev ir jādara, tad tu nevari izmantot tās savas zināšanas prasmes un iemācīties. Tu pašdari ne tajā virzienā, varbūt vispār, ja? Jā, tu vari pašdarīt pavisam kaut ko citu, ko tev tomēr nevajadzēs. Es arī esmu dzirdējis no citām skolām, ka skolotāji saka, lai parāda, ko māk. Tas vispār vērtēšanas princips jau tā nestrādā, ka tu ņem skolēnu svaigo un lai viņš tagad vienkārši demonstrē kaut ko, ko viņš nezina. Tas ir tikai godīgi, ka tu dod informāciju, ko tu vērtēsi. Kur tu smejies par svaigo? Par svaigo. Vajag kāda esence katrā podkāstā. Jā, par svaigo. Paņemt uz svaigo. Jā, jo man ir skolotāji, kuri vienkārši vēstures skolotāji, viņi mums saka, ja jūs bijāt stundā, tad jau jūs zināsiet, bet viņa aptver tik daudz tēmas vienā, ka tev nav nejausmas. Un tad katru reizi pārbaudas darbā ir, es tev iedošu šito, un vienreiz mums ielika pārbaudas darbā uzdevumu, kas bija ielikts e-klasē, izlasi šo dokumentu. Vienkārši izlasi. Un mums nenotika stunda. Kāds pārlasīja, kāds nepārlasīja. Un tā pārbaudas darbā bija jāievieto trūkstošie vārdi. 10. klasē ievietot trūkstošus vārdus. Jā, bet viņi ir sarežģīti, un tu nesaproti, vai es par esmu redzējis šo dokumentu vai nē. Un, pārsteigumi. Un izskolies no šitās situācijas? Jā, es biju izlasījis un varēju atbildēt uz dažiem. Bet droši vien klases biedri ne visi bija. Bet tur tā lieta, man liekas, ka tas ir briesmīgi, kad skolotājs izmanto pārbaudas darbus kā sodīšanu, jo tas izklausās pēc sodīšanas reāli un varas spēle. Tas vairs nav par mācīšanos, tas ir par... man klases biedri, kur strādā skolā, viņi sēdina bērnus no mazāk nodrošinātām ģimenēm pie miskas tuvāk, jo tur viņu vieta. Tā kā ir tie cilvēki, kas piedzīvojuši kaut kādu traumatisku pieredzi skolā, viņi to pēc tam izspēlē. Viņiem nav skolā jāstrādā. Viņiem nebūtu nekad skolā jāstrādā. Jā. Arī par to sodīšanu. Mums vienā konkrētā priekšmetā ķīmijā mums ir šāda te bonus sistēma. Mums ir dots šis te bonus, tad, kad mums ir sākusies jauna tēma, mums ir dots bonus. Tas bonus ir 3 minūtes pārbaudas darbā ar kladi. Bet tev to bonusu diezgan viegli var atņemt. Ja klase kopumā dabūna šos 3 brīdinājumus, tad tas bonus tiek atņemts. Un tie brīdinājumi viņi dažos gadījumos tiešām tiek izteikti par neko. Par to, nezinu, ja skolotāji tikko ir noprezentējusi kaut kādu konkrētu vielu, kaut ko pastāstījusi par viņu, bet tajā pašā stundā ir arī prezentētas vēl 20 ļoti līdzīgas vielas. Un ja tu to vienu vielu kaut ko pasaki nepareizi par viņu vienu no īpašībām, tad tas ir viens no tiem brīdinājumiem. Un tā arī mēs to bonusu, šo iespēju... Mēs diezgan bieži arī to iespēju, to bonusu zaudējam. Ir bijuši pāris gadiem, ka mēs tiešām... Soda par kļūdu. Jā, sodīšana par kļūdām. Traki. Tev ir bonus? Jā. Ar kuru kolēģi? Tu domā konkrēti mācībās? Jā. Es domāju, ka mums... Jums ir tā, ka jūs varat... Es zinu, ka mums pagājušo gadu bija ļoti, ļoti līdzīga sistēma ar Oskaru. Mums bioloģijā. Ar Oskaru mums arī bija. Man īstenībā patika, kā viņš mācīja. Viss bija forši. Bet par šiem bonusiem, man liekas, mums vairāk bija nevis par pareizi, nepareizi, bet par uzvedību. Ja tu dabūni šos 3 aizrādījumus, šitās uzvedības sistēmu vispārīgi, tad tu nedabūni to kladi, un tu arī var krāt punktiņus, ja tu ieliec lielāku iniciatīvu tajā priekšmetā, un tad tu nopelni to savu kladi.
Tā kā, jā, es domāju, ka... Tad droši vien, ka skolotājiem bija pamatojums, kāpēc viņš skatījās uz tām lietām. Skaitīja punktiņus par uzvedību. Jā. Nē, es domāju, ka tā īstenībā labi pieeja. Varbūt tev ir drusku savam piemēram, savai skolai ir savādāk pieeja vienkārši tai sistēmai. Okay. Redzi, kur atšķirās, tu vari nopelnīt ar savu uzvedību un attieksmi to bonusu, vai tu nevari nopelnīt, tāpēc, ka tu kļūdies. Milzīga atšķirība, tajā, ko tu mēri tam bonusam. Jā. Tā nevajadzētu būt, ka tu mācību procesā tad patiesībā nedrīkst pieļaut kļūdu, jo tad tu zaudēsi bonusu. Jā, ar vislabāko attieksmi, ka tu beigās kļūdies, baigi žēl. Mēs kļūdamies mācoties, un tad patiesībā skolotājs radot šādu precedentu, tad sanāk, ka viņš vispār izgriež to iespēju skolēnam droši kļūdīties, un kas patiesībā ir būtiskākā mācību procesa daļa. Es šito gribu paprasīt piemērus. Varat iedot, kur jūs nokļūdījāties un kādu mācību jūs no šī sapratāt? Kas ir tie piemēri? Šajā skolā kāda bija? Šo gribu. Pieņemsim, nevis šajā pašā kabinetā, bet pāris stāvus zemāk, kad mums bija dizains. Mums bija pāris gadījumi, es nezinu, vai to var labi teikt. Mēs sagriezāmies ik pa brīdim, griežot ar nažiem. Bet arī tas process, ka, nezinu, kaut vai tu traumē, tu tagad zini, ka tev ir jātur tas pirksts prom no tās līnijas, pa kuru tu griezi. Tas arī tev māca. Kur ir? Vai šis ir, jā, tas ir mācību process, tādus piemērus, tas arī ir forši. Tā ir ļoti liela kļūda. Nogriezt pirkstus. Bet nogriezt vienreiz pirkstus. Mums, pirksti galva nogriezt, tu nes pirmais. Diemžēl, šādi arī jākļūdās. Nē, no sākuma, protams, ir tas šoka stāvoklis. Tad, kad skolotājs redz, tu vienkārši, ka tev esi ar nazi pie galda un tev viss ir asinīs. Bet tad tas skolotājs mēģina tev palīdzēt. Cerams. Sniegt, nezinu, kaut uz šo pirmo medicīnisko palīdzību. Un pēc tam, viņš tev, ir bieži gadījumi, tagad tajā skolā, kur šobrīd mācos, ka tu redzi vienkārši, kāds kaut ko bišku nepareizi, kaut vai kaut kādu materiālu izšķērdē netīšām, ka tev vienkārši bļauj virsū un nedrīkst tā darīt. Mums skolē nav budžets, Tad tu zini visas detaļas par naudu. Bet, piemēram, šeit tev tā kā iemācīja, ka nevajag tā griezt, mēs varam iekonomēt resursus griežot tā, tad mums arī dabas resursi tiks iekonomēti. Tas sanāk, ka tev pirms tu griezi, tev parādīja veidus, kā to darīt, tu varēji izvēlēties, vai tu varēji darīt tā pēc ieteikuma. Bet arī, ja tu praktiski kļūdies. Loģiski izskaidroja, lai var saprast. Nevis pateikt, ka budžets nepietiek, un tāpēc negriez. Varētu sākt to izpēt, bet budžets nepietiek. Man budžets nepietiek. Nekā nebija nepirkšu. To tagad varētu. Paldies, Mark, par ieteikumu. Jā. Yes. Vēl atnākat kādreiz. Neprast man neko naudas nav. Mācību metodas man tiešām tas, kas ir aizgājis no šīs skolas, no pamatskolas nākotnē, ir tas, ka mēs strādājam diezgan bieži grupās, komandās. Tas, ka tu iemācies, ja tu esi tas līderis tajā grupā, tu iemācies deleģēt cilvēkiem, piemēram, tu par prezentācijas noformējumu esi atbildīgais, tu esi atbildīgais par atsaucēm, tu esi atbildīgais par attēliem, tā tālāk. Tas, ka tu tiešām iemācies strādāt kopā ar cilvēkiem, tas, ka nav tikai tavs viedoklis, ir arī citu cilvēku viedoklis. Jūs mēģināt atrast šo kompromisu, un jūs strādājat kopā, lai veidotu šo projektu, vai ko jūs tur veidojat, šo darbu savējo. Un tas, ka tiešām darbs komandās, darbs grupās palīdz tev komunicēt cilvēkiem, tas arī attīsta tavu komunikācijas prasmi. Komunicēt ar cilvēkiem, kurus tu varbūt tik labi nepazīsti. Jā, ko Gārta teica iepriekš par komunikāciju sarunām. Jā. Arī, kaut vai mums diezgan bieži bija šīs prezentācijas, ka mēs arī prezentējam klases priekšā, vai arī brīdim kādu citu klašu priekšā, vai arī vadības priekšā. Un tas tiešām palīdz, šo te arī to publiskā runu, ko tu arī, vadot pasākumus, attīsti. Bet tu neesi vairs tik kautrīgs, ka tu pieeji iekšā vienkārši nomurmini. Tas arī ir tas, ko es atnācu uz to 10. klasi citā skolā. Cilvēki vienkārši lasa no slaidiem, skatās uz tāfeli, lasa kaut ko la. Bet mums arī bija mācīts tas, ka mēs nelasām no slaidiem, tas, ka mēs runājam ar publiku, nevis ar tāfeli. Tas, ka mēs runājam ar rokām, nevis vienkārši lasam vārdu vārdā, kas ir dots. Vislabāk es gribēju teikt, ka man ir tieši tāda pati pieredze. Un man vispār ir kultūras šoks par to, cik cilvēki nemaz nemāk prezentēt, viņi vienkārši nolasa. Un tas šajā skolā
bija pluss. Mums iemācīja prezentēt, mums iemācīja aizstāvēt savu viedokli, mums iemācīja vispār nodot to savu domu. Un, jā, tas noteikti arī parādījās, tad, kad mums bija drāmas, stunda drāma. Jo es atceros ar skolotāju Inu, mēs mācījāmies arī publisko runu. Un, jā, tas bija ļoti noderīgi. Bet vai tas nevarētu būt saistīts ar to, ka pašam skolotājam ir tieši tādas prezentēšanas prasmes, kā skolēni pēc tam ataino to? Varbūt tas skolotājs vienkārši tajā konkrētajā brīdī nemaz nevar iedot citu. Jā, viņš varbūt arī nolasa. Tā varētu būt. Jā, ļoti iespējams. Augstskolā jau to piedzīvojam visu laiku, kad pasniedzēja lasa. Jā, es vairāk par to, ko Marks teica. Man liekas, ir tāds konkrēts atslēgas vārds - sociālā inteliģence. Jā. Tas, ka, piemēram, es esmu grupā ar cilvēkiem, ar kuriem es līdz galam negribu būt, bet to joprojām veido kaut kādus loģiskus viduspunktus. Un man liekas, tas ir superīgi, ko mēs dabūnam no šī grupu darba. Tāpēc, ka tā ir gan saliedēšanās, gan tā kā pieredze strādājot ar vairākiem cilvēkiem, un arī gan šī sociālā inteliģence. Tā kā vienkārši superīgi, ka mums ir tāds iespējas. Mēs neļaujam izvēlēties tevi, un skolotājs nepiekāpjas. Ja tu esi ielozējis būt ar tiem konkrētam skolēniem grupā. Tāpēc, ka tā arī realistiskās situācijās būs. Jā, tieši tā. Tu nevarēs izvēlēties pēc tam. Jā, un man liekas, ka tas, jūs jau atceraties skolotāju Andi. Jūs noteikti atceraties, nezinu, Hugo atceras arī. Bet Andim bija ļoti labs tas piemērs, ka tev nevajag būt draugam ar tiem pārējiem klases biedriem, bet jums ir profesionāls attiecības tieši tāpat kā kolēģiem darba vietā. Un es šogad esmu ļoti daudz izmantojis sarunās ar skolēniem, ka tās ir profesionāls attiecības klases biedram vienam ar otru. Mēs cieņpilni komunicējam, mums ir kopīgs mērķis, mēs mēģinam to sasniegt. Un forši tie piemēri, ko jūs sakat, ka tu iemācies sastrādāties ar to arī, kur tu varbūt negribi. Jauniešiem ir kaut kāds priekšstats, ka programmētājs strādā viens pats un ar vienu nav jāsadarbojas. Nē, es varu nosaukt ļoti labu piemēru, kur man šis tiešām noderēja pāris mēnešus atpakaļ. Mēs piedalījāmies Rīgas biznesa skolas kursos ar klases biedriem. Tur bija nedēļa, mēnesi gara programma, kur mēs taisījām prezentācijas un produktus uzņēmumu problēmām. Un tur mums arī no sākuma bija šī cerība, ka mēs būsim vienā komandā, ka mēs pa draugam tur sataisīsim kopā. Beigās mēs bijām pilnīgi atšķirīgās komandās, nepazīstot nevienu no tiem cilvēkiem. Viņi pat nenāca no Rīgas, tur bija no Lielavārdas un citiem reģioniem. Bet beigās arī kaut kā mēs tomēr ar tiem cilvēkiem sadarbojāmies, mēs atradām šo risinājumu. Un mana komanda ieguva 2. vietu, lai gan mēs arī šos cilvēkus pirmo reizi satikuši. Bet arī kaut kā kopā, pat mēs nebijām fiziski kopā, mēs bijām sazvanījušies, mēs domājam šos risinājumus, kā šīs problēmas risināt. Un tas arī veicināja to grupu darbu, jo mēs tiešām, šī tā arī tā sociālā inteliģence. Viņi mums palīdz, tas, ka mēs mākam sadarboties ar cilvēkiem, tas, ka mēs mākam komunicēt, tas, ka nav šis kautrīgums, bet mēs varam izteikt savu viedokli, savus nostājus un tā tālāk. Skolā šo var trenēt. Jā, pēdējā laikā ļoti runājot par izglītības jomu parādās tas jēdziens arī attiecību inteliģence. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā jūs sakat, to sociālā. Iespējams, pat tas pats. Iespējams, jā, bet vienkārši, ka tas ir aktuāli un tā ir viena no svarīgākajām lietām, ko ir skolā jāiemācās. Kur tad vēl? Skola ir tā drošā vide, kur... Man liekas, tas var arī par to pašu laiku, ko tu te pavadi. Jā. Reāli ļoti daudz. Es savus klases biedrus gan arī katru dienu satieku, tā kā mums veidojās konkrētas attiecības profesionālās, ko tu minēji. Un, jā. Tu tikko dzirdēji mūsu pieredzi. Ja tu zini kādu skolotāju vai vecāku, kuram tas varētu noderēt, padalies. Mēs labprāt gaidīsim tavus jautājumus, ierosinājumus nākamām tēmām un iespējamos komentārus un turpināsim diskusijas.